Vai esat pamanījuši, ka cilvēki, kuri gadiem apmeklē psihologus, apmeklē dažādus terapijas, retrītus, vienmēr attīstās, vienmēr strādā ar saviem vecākiem, ar savu bērnību, ar citām kaut kādām situācijām, citām problēmām. Šie cilvēki, kā stāvējuši uz vietas, tā arī stāv joprojām. Es bieži satieku tādus cilvēkus, kuri tiešām gadiem apmeklē psihologus un bez psihologiem pat vairs nespēja dzīvot. Viņiem šķiet, ka tas ir kaut kāds rituāls. Un ja nedēļu izlaidīšu, neaiziešu pie psihologa, tad viss atkal cilvēks atgriežas savā traumā. Stāsta par to, ka ir piedevušas mammām, tētiem, ir apzinājušās savu bērnību, zina visas bērnības traumas no galvas, bet tik un tā dzīvē neiet tā, kā vajag. Laimes nav. Šeit ir lamatas, kas saistītas ar to, ka es nesaku, ka nav jāiet pie psihologiem. Protams, noteiktos gadījumos ir jāiet pie psihologa, bet ar ko strādā psihologs? Psihologs strādā ar galvu. Ar galvu. Es jau biju stāstījusi par to. Un mums, cilvēkiem, liekas, ka, ja mēs esam sapratuši savu problēmu ar galvu, tad šī problēma atrisināsies. Taču tā nemaz nav, tās ir lamatas. Mūsu iekšējais kontrolieris tik un tā dara savu. Arhetipiskais scenārijs palika uz vietas, nekas nekustās uz priekšu. Kāpēc? Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka mūsu dvēsele, mūsu neapzinātā daļa, mūsu bezapziņa vispār nesaprot loģikas valodu. Mūsu bezapziņa nemaz nerunā ar terminiem, nemaz nerunā zinātniskiem vārdiem, zinātniskiem jēdzieniem. Mūsu bezapziņai, mūsu sirdī, mūsu dvēselē logika ir kā svešvaloda, jo zemapziņas īstā patiesā valoda ir tēli, simboli, sapņi, arhetipi. Un tad, kad mēs cenšamies it kā atslābināties caur kontroli un caur analīzi, ja mēs visu kontrolējam, mēs visu analizējam, jo tad mēs jutīsimies labi, ja, jo tad mums būs labāk. Bet patiesībā mūsu iekšējais kontrolieris saņem jaunu darbu, un tā spriedze arvien aug un aug. Ko mēs šeit varam darīt? Kā mēs varam šeit palīdzēt? Protams, caur pasakām un mītiem. Jo pasakas un mīti tā ir senā valoda, kuru saprot mūsu dvēsele bez tulka. Bez tulka. Un kamēr mūsu prāts aizraujas ar kādas pasakas sižetu vai kāda mīta sižetu, piemēram, par Inannu, vai lasot kādu latviešu tautas pasaku, mūsu dziļākajā psihes slānī notiek alķīmija. Mūsu psihe atpazīst šos arhetipiskos paternus. Un tas, kas gadiem bija nobloķēts, pēkšņi sāk kustēties. Saprotiet? Par mūsu bezapziņu daudz ir rakstījis Kārls Gustavs Jungs. Un viņš ir teicis to, ka mūsu bezapziņa, kas ir psihes dziļākajā slānī, ka tā nedomā loģiski.
Tā izpaužās caur simboliem, caur sapņiem, mītiem, caur tēliem un caur arhetipiem. Arhetipi tie ir tādi universālie uzvedības paterni, mūsu pārdzīvojumu paterni, kad mēs kaut kādā noteiktā dzīves periodā pārņemam kādu lomu, kādu modeli, piemēram, tad, kad mēs dusmojamies, kad parādām to savu tumšo pusi, negatīvo pusi, tad mēs esam kā ēnas. Ēnas arhetips izpaužās ļoti dažādi. Un tur var būt gan ragana, gan kašķis, nemirstīgais, gan velns, gan ļaunā pamāte. Mēs neapzināti pārņemam kādu modeli, uzvedības modeli, pārdzīvojam modeli un to translējam pasaulē. Ja? Mūsu psihe atpazīst pasaku sižetus. Marija Luīza Fon Franca parādīja, kā caur pasaku sižetu cilvēks pārdzīvo savus iekšējos konfliktus. Un viņa skaidroja, ka pasaka strādā nevis ar loģiku, bet caur atpazīšanu. Mēs atpazīstam sevi kaut kādā noteiktā sižetā. Un tad, kad jūs jūtat, ka ķermenī ir kaut kur spriedze, cilvēka ķermenis, viņš aizsargājas, mēģinot paslēpt to, kas iekšā viņu satrauc. Ja, un ķermenis glabā šo traumu. Ja ar galvu cilvēks ir sapratis, kas ar viņu notiek, ja mēs esam sapratuši, kas ar mums notiek, tad ķermenis tik un tā glabās šo traumu. Tas, ko mēs saprotam, ko mēs izprotam, tas nenozīmē transformāciju. Tas vēl nenozīmē transformāciju. Un manas meitenes zina, cik ļoti es esmu gājusi sev cauri. Tas viss nāca caur sajūtām, caur emocijām. Kad ne tikai prāts saprot, jā, es zinu, kur es esmu tagad. Es zinu, kurā pasakā es atrodos. Aha, un tad es ļauju šim varonim izpausties. Es ļauju šim varonim spēlēt spēli. Un tas, ka mēs saprotam, ka kaut kas nav kārtībā. Nu jā, es tur to, es tur šo. Šis te insights, tā atziņa pati pa sevīm nemainīs uzvedību. Nepietiek ar to, ka tu šo problēmu nosauc. Nepietiek ar to, ka tu to problēmu apzinies. Un mīts, pasaka, ir kā terapija, jo šeit mēs dodamies ceļojumā, dodamies varoņu ceļojumā un izdzīvojot kādu mītu, izdzīvojot kādu pasaku, mēs strukturējam savu iekšējo pieredzi. Mēs caur sižetiem atpazīstam sevi. Šie sižeti, šīs pasakas un mīti dod mums to formu tam, ko mums grūti apzināt patiešo.